Dažkārt pastaigājoties vai apskatot vēsturiskus objektus, mēs nesaprotam, no kā tas viss rodas, kā to visu var padarīt tik neatkārtojamu. Oskaru Kalēja darbnīca atrodas pamestajās noliktavās Garkalnes pusē, kuras jau pāris gadus meistars pamazām atjauno. Oskars ir vienīgais vīrietis Latvijā, kurš turpina Kalēju arodu pēc centautu metodēm. Šodien atrodaties Garkalnē, Kalēja darbnīcā, kur mēs nodarbojamies ar metāla apstrādi, veicam visu veidu kalumus, metāla kalumus, dekoratīvos, būvkalumus, visu veidu, kāda ir iespējams. Es ar šo amatu nodarbojos 25 gadus. Tā kā man tēvs ir kalējis, un man ir paaudzējis, tas amats man ir pārgājis, es no mazām bērnu kājas jau nodarbojos ar šo profesiju. Lai savaldītu dzelzi, to uzkarsē vismaz 2000 grādu temperatūrā un izkaļ vēlamo formu. Protams, uzņēmumā zāģē un metina, lai žogs būtu izturīgs simtiem gadu. Mēs izgatavojam gan balkonu margas, gan trepju margas, gan nesošās konstrukcijas trepēm, veicam restaurācijas darbus, logu interjera elements, visādas priekšmetus, kas dizaina elementi, kas ir restorāniem, dzīvokļiem, privātu mājām. To, ko Kalējs dara, vairāk varbūt tās arī būvniecība, varbūt tās tādas priekšmeti, kas ir cilvēkiem nepieciešams sadzīves uzlabošanai, teiksim tā. Neviens rūpnieciski ražots žogs vai cits izstrādājums nebūs tik kvalitatīvs kā Oskara Kalēja darbnīcā meistarots. Nevelti Oskara rūpnīcai tiek uzticēti rūpīgi izstrādājami objekti. Ir prieks varbūt tās palepoties ar to, ka mēs pagājuši gadu mūsu darbnīca, teiksim, tā varētu pateikt, veicām Domu baznīcas restaurācijas darbus, ja, kas ir, es domāju, tāds diezgan prestižs amatmeistaram, ja, ko mēs esam veikuši un ar labiem panākumiem. Tāpat mēs esam piedalījušies vecīgas ēku restaurācijas uzlabošanai, ja, kā Jaunielā, kas ir jūgens stila mājas, ja, Dzirnavu ielā Zirgu pasts, kur mēs esam strādājuši. Ja. Tā kā tie tādi varbūt tādi vēsturiski objekti, ko mēs esam veikuši, un patiešām mums ir lepnums, ka mēs esam piedalījušies. Klients ir īpašs, un katra klienta pasūtījums tiek izgatavots ar individuālu pieeju. Piedāvājam katram klientam īpaši atrast to vēlmi, ko viņi grib. Ar to varbūt tās ir tas, ko mēs cenšamies, lai cilvēks, kurš atnāk un grib mūsu pakalpojumu, lai viņam būtu izvēle no tā, ko viņam vēlētos. Ja. Tādā veidā mēs cenšamies arī skiču projektus un rasējumus un ar tādu īpašu pieeju cenšamies pieiet katram klientam.